Labi mācīties un uzrakstīt ļoti labi pārbaudes darbu iedomās un realitātē. Vau, cik viegls pārbaudes darbs! Es noteikti uzrakstīšu uz 10. Ir pienākusi tā diena, kad liek atzīmes. Es nudien gribu redzēt savu atzīmi. Es zinu, ka man būs 10. Mana burtniece pie manis. Es tūlīt apskatīšos savu atzīmi. Laiks apskatīties savu atzīmi. Es zināju, ka man būs 10. Man ir 10 un malace. Es zināju, ka man būs 10. Tas taču bija easy. Pat cik grūts darbs. 12 reiz nāc ar 4 ir 100, 220. Vai. 24 reiz 4 ir 100. 100 un es noliku skolotāju. Ir saņemtas atzīmes. Es gribu redzēt savu. Ak, šausmas! Te ir rakstīts 2 un vajag mācīties. Es nenoliku. Pirmā nesekmīgā atzīme šajā gadā. Es palasīšu grāmatu. Tas tāpat noder. Es izlasīju visu grāmatu, esmu malacē. Bija forša grāmata. Lasīšu grāmatu. Esmu Reizes Kačerons, traģiskais varonis. Labāk aiziešu pasēdēt pie datora. Mana poršā soma, kā man viņa patīk. Nolikšu labāk viņu pareizā un mierīgā vietā. Ak, mana somi, stāvi nu šeit. Es esmu beidzot mājā. Ar pats soma. Mājas, mīļās mājas. Es tikko biju ārā, bet cepura taču jānoliek pareizā vietā, lai tā nesmērēs un lai tai nekas nenotiek. Es beidzot esmu mājās. Tā cepura, kur man viņa jāliek? Tāpēc tas neko nemaina. Es labāk izmācīšos nekā sēdēšu pie datoru. Es izmācījos. Nē, labāk aiziešu pie datora. Pēc tam taču mācības var atlikt. Mīļo skatītāji, ceru, ka tieši tev patika šis video. Noteikti nospied laiku, kā arī subscribe. Atā!